Mēs atrodamies pašā instagramīgākajā vietā Rīgā, Krafins, un nogaršosim visus šos gardumus, saldumus. Sāksim ar sāļo bekeru. Šis ir saspiestais krosants ar sieru un šķiņķi. Garšojam. Es domāju, ka viņš būs garšīgāks. Viņā ir ļoti maz pildījuma. Nu, tiešām ļoti maz. Un tu jūti vairāk krosānu un nevis sieru un šķiņķi. Bet ir normāli. Turpināsim ar viņu populārajiem ēdiem – krafiniem. Šitas ir ar pistāciju. Krafinā ir ļoti daudz pildījuma. Pistāciju krēms tiešām garšo pēc pistācijiem, tāpēc, ka bieži vien izmanto kaut kādus krēmus, kuri tiešām nav garšīgi. Šis ir kvalitatīvs pistāciju krēms. Lieku laiku. Nākamo garšosim ar marakuju. Nu, mīkla viena tāda pati. Vispār es nepastāstīju par mīklu. Viņa ir cukurota, kārtainā mīkla, garšīga. Viņš ir nedaudz skāps ar vaniļu, varu tas pat pateiktu. Nebūtu manā favorīta. Ar pistācijām bija garšīgāks. Un trešais ar snikeri. Iekšā ir karameļu krēms ar riekstiem un augšā šokolāde arī ar riekstiem. Mans favorīts tomēr ir pistācijas, otrā vietā snikers un trešajā vietā marakuja. Un vēl viens saldums, kuru mēs garšosim, ir šup. Kā eklērs. Šis ir ar aveņu siera kūju. No visiem šitiem saldumiem, kurus mēs šodien vispār ēdienā pagaršojam, šis būs mans favorīts. Viņiem arī piedāvājumā ir mača ar dažādiem augļiem. Šis nav ar augļiem, bet ar ogām. Ar avenēm ir arī ar mango vai marakuju. Garšosim. Tā ir pati labākā mača, ko esmu garšojusi. Tāpēc, ka avenes papildina mačas garšu un viņa nav vienkārši dzera zaļu zāli. Kopumā šo vietu vērtēju uz 8. Bija garšīgi. Ieraksti komentārā, vai paspēja jau te būt.